Sveiki visiem! Tā es, Edgars. Šodien maziņš paziņojums. Es jau biju runājis un domājis, un visādi bija sanācis, bet uz tirdziņu iet mans AJP mocīts. Tur arī, kam interesē, garāks video pastāstīšu, kāpēc tirgoju. Bet jā, ir pieejams, prasa aptuveni 8K. Būs arī visādas endurista un sāņu somas līdzi un viss, kas ir savācies. Tā kā uz tirdziņu ir. Nobrauc ir 6000 km, pagājušā gada modelis, 23. Jūnijā bija aizvedis pie dīlera uz pilnu apkopu, tur viss vārsts saregulē, viss, ko tur vajag, viņi visi izdarīja, ko tur vajag. Kopš tā laika īsti nav braukts, tagad ir mazliet šmucīgs, tāpēc, ka laba diena izdomāju biku izbraukt šeit, un pirms pāris nedēļām iedevu Laumai no dekala labas izgāzt. Viņa jaunas uzlīmes tur uztaisīs, tā ka būs šiem te arī pieejams stilīgas uzlīmes mocīšiem, kam interesē. Tātad, jā, īsumā tūdaļ pastāstīšu par un ap mocīti. Tātad, jā, mocītim ir Barkbuster šie te plasmas, man viņiem tur ir kaut kur izbeigušies. Nāk arī dugas, ļoti izturīgas oriģinālās dugas, double tie mirror spoguļi. Tie ir oriģinālie, nevis ķīniešu, un tie nāk līdzi, tāpēc man bembi viņi neiet virsū. Kā es teicu, nobraukt 6000. Ir labais Magura dārgais sajūgs virsū, ir arī Slave Cylinder Oberons virsū. Es teicu, tas ir Husīša vecais labais dzinējs, visas detaļas gan Latvijā, gan ārzemēs pieejams. Ja ko vajag no rūpnīcas, no AJP rūpnīcas, no Portugāles pusotru nedēļas laikā uz Latviju, jebkas atnāk, tā kā labāks servis nekā motofavorītā. Lūk, šis te no poļu ražotāja, arī ļoti labs, var uzlikt visas somas. Būtībā vairāk nekas baigi nav darīts, tāds viņš arī nāk, tāds viņš ir. Šeit nāk Samsung Galaxy Tabs ar DMD2 software, kas ir ļoti īstenībā parocīgs, gan skatīties kartes, tagad bija šmucīgs, bet gan kartes, gan var pieslēgt OBD, iedošu līdzi, un tad savienot ar Bluetooth, un tad tev visādi dati pa moci ir. Un, nu jā, ērtāk pat nekā tas Osmans, bet var arī izmantot Osmanu vai uzlikt, ko grib. Būtībā parastais Tabs. 17 litru bāka, kaudzīta gaisa filtriem nāks līdzi. Viss trūc un brauc, un faktiski, jā, es neesmu kopš atvedu no šitā tā dīlera. Es neesmu viņu baigi neko brauc. Reku stilīgi. Nolacinīt no dekala labs. Paldies Laumai par šo. Tā kā tā. Kāpēc es tirgoju? Tūdēļ arī pastāstīšu. Tālūk. Tirgoju tāpēc, ka es biju sākumā jau vienreiz te ielicis SSA ar iespēju mainīties, un man bija piedāvājums mainīties, bet mainīju pret enduro mocu, un beigās tas nebija tas mocīts, ko es gribu. Un tad tur tā nesanāca tas deals, negribējās, un es beigās nopirku Husi. Normāli to, ko es gribēju, 250 cross, un arī jau pirmā gonka ir aizvadīta Lubānā. Un, jā, tajā adventure braukšana mums pārāk daudz visiem patīk beigt purvos līst un dubļos. Man atkal patīk vairāk, ka gonka kā gonka, kad tu gāzi un pat rasti, tur tramplīni, tur normāli līkumi un ir tāda kaut kāda cīņa, tur redz, tur kāds priekšā brauc, tu viņu grib noķert un vēl kaut kā. Un mazāk man patīk tā līšana beigajos dubļos un purvos. Tas tā kā ir tīri mans personīgais, preference. Citiem varbūt tas atkal taisni patīk, katram savs. Un es tā kā noteikti kaut kur vēl uzbraukšu kādreiz un piedalīšos. Bet jā, uzsvars būs uz to motocrossu, jo tas kaut kā man vairāk aizrauj. Tad šodien arī tūdaļ ielādēšu mocīti un došos uz ādažiem atkal uz treniņu ar Husi. Un otrs man ir tad lielais bembis, kas es domāju, ka viņš tāds būs liels un varbūt tās ar to vispār nekur negribēsies līst, tikai pa šosē, bet īstenībā viņš ir ļoti, ļoti spējīgs mocs. Un biju arī saldu. Nepaliku pa nakti, tāpēc, ka es nevaru vairs teltīs pagulēt. Ja nav ērta viesnīciņa, tad es nevaru.
Bet kopumā man patika, un mots visam iet, un viss forši. Un tad trešais vēl lieta tāda, ka man nākamgad ir beigie plāni, un tam vajag arī liels finanses noteikti. Arī ar mocīšiem saistīts, tā ka, ja šo izdosies pārdot, tad nākamgad jūs kaut ko rītīgi forši redzēsiet. Arī plānojos ar tās vairāk kontentu ielikt, īcevišķi par nākamā gada plāniem. Tā kā uz tirdziņu SSA ir 8K, šitais ir jūs, atrodas Rīgā. Varat sazināties ar mani Instagramā, Facebookā, SSA būšu ielicis arī. Tā kā, jā, labs, uzticams mocīts, viss var dabūt, viss braucās, problēmas nav. Ja būtu kā vienīgais mocs, es šo atstāt, bet tā kā man ir cits tagad tās prioritātes, tātad Huss motocrossam un tad lielais mocs, kad braukt pa strāsu un pa godīgo un pilsētā un tā, tad šis paliek mazāk vajadzīgs. Un arī ir cits idejas un plāni. Tā kā turās, kam interesē sazinās un foršu sezonas nobeigumu. Davai, čau!